jums nometne notiek 5 dienas. Vai ne? Tā šķiet. Un šo 5 dienu laikā jūs apskatīsiet 23. psalmu. Krieviski 22. Un tad katru dienu būs viens pants. Un šodien ir pats pirmais pants, tāds populārs, ar ko aizsākas šis psalms. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Es tik brīdi mazliet iepauzēšu, lai pasaka. Man patika šī pirmā panta 2. daļa. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Nu, iztēlosimies, kā tur tas pagalma vidus ir zaļainas ganības. Ja mani ved uz turieni, kāds mājdzīvnieks vai dzīvnieks es esmu? Kādi ir varianti? Aita, labi, vēl varianti. Govs. Sunīts. Zirgs arī var būt. Labi, kas es toč neesmu? Vilks, cilvēks, lācis. Vāvere arī es izticamāk neesmu. Tad, kas apvieno to pirmo grupu un kas viņiem ir pilnīgi atšķirīgs no otras grupas, kuru jūs saucāt? Jā, kas ir kopīgs visai te aita, jērs, govs, zirgs? Un kas viņiem ir kopīgs un ar ko viņi atšķirās no tiem pārējiem vilkiem, lāčiem? Ļoti labi. Tā pirmā grupa ēd zābali. A ko ēd tie otrie? Gaļu. Reizēm cilvēkus. Man liekas, ka te ir viena ļoti tāda forša lieta, jo Bībelē ļoti daudz runā par dzīvniekiem. Un jau no paša sākuma dzīvnieki kaut kur parasti figurē kā upuris tam kungam, kā upuris dievam. Kā jums šķiet? Dievam upurēja vilkus un lāčus vai avis un govis? Kurus upurēja? Visticamāk, ka avis un govis. Aitiņas un gotiņas. Jā, tie bija tie, kuri tad bija kā šis starpnieks vai kas bija kā kalpošanas veids tam kungam. Un man patika, ir kāds pants no jaunās derības, romiešiem 12.1. Tur par mums cilvēkiem ir teikts: es jums lieku pie sirds, brāļi, es lasīšu tad arī krieviski. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un tagad ātri krieviski, lai Ilonai nav jāizdomā savus tulkojumus. И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Mums viņš saka, jūs topiet par tādu upuri. Mēs tikko izdomājām, nospriedām, sapratām, ka tas upuris ir tad šis te aita, govs. Un šai aitai un govī ir, manuprāt, 2 svarīgas īpašības. Pirmā, viņa neēd sev līdzīgos. Jo tie citi ēd sev līdzīgos. Vilks var ēst stirnu. No kaut ko jau viņi atšķirās. Bet abiem ir 4 kājas, ausis, acis, baigi līdzīgi. Un tomēr viens otru ēd. Kā jums šķiet?
cilvēki reizēm ēd viens otru. Un mēs nerunājam par džungļiem, mēs runājam par tevi un mani. Nu kā jums šķiet, mēs ēdam reizēm viens otru? Kāpēc vispār ēd? Vienalga ko. Ēd, tāpēc, ka manī es jūtu vajadzību. Reizēm skaņas, bur. Bet nu tāds kaut kas iztrūkst dzīvē. Un tad es saprotu, man vajag kaut ko apēst. Un reizēm mums dzīvē pietrūkst, piemēram, pašapliecināšanās. Un tad mēs nospriežam, ka es būšu daudz krūtāks, daudz lielāks, ja es apēdīšu to otru, pateikšu, cik viņš ir stulbs, cik viņš ir tāds fuj. Un tad es uzreiz jūtos labāks, tāds tā kā mazliet paēdis. Nu lūk, bet tie, par kuriem tas kungs saka, pienesiet sevi kā upuri, viņam pienest var tikai to, kurš neēd sev līdzīgos. Tā kā, ja jūs savā dzīvē gribat labas attiecības ar Dievu, jums ir ļoti, ļoti jāuzmanās, ka jūs nesākat ēst sev līdzīgos. Labi? Bet tad ir otra lieta. Šai visai nosauktajai pirmajai mājlopu grupai, viņi nevelti saucās mājlopi, jo viņiem ir saimnieks. Vai saimnieks ir stirnai? Mežā varbūt briedim ir saimnieks. Lācim. Vilkam arī nav. Iedomājieties, mežā nevienam nav saimnieku. Bet aitām, govīm, visiem ir saimnieki. Un līdz ar to arī gans. Reizēm gans varbūt arī saimnieks, reizēm tie divi dažādi, bet viņi pieder kādam. Un šis te upuris, par kuru, teiksim, agrāk runā kādu templī, tur nesa tikai to, pie kā tu pats biji strādājis. Nevis pirms stundas mežā noķēris, bet tu biji ilgstoši attiecībās. Un tagad tu biji ilgstoši attiecībās, vai ar to govi, kura piedzima kā mazs telītis tur kūtī, un tad tu viņu tur lēnām tur izčubināji un cēli un kopi, un tad pēc gadiem tu viņu nes varbūt uz templi, vai abi, kura tev bija varbūt tur nesusi vilnu, tev bija attiecības. Tu vari būt par patīkamu upuri tam kungam, par patīkamu tādu, nezinu, tu esi patīkams Dievam, ka tev ar viņu ir attiecības. Nevis tāds hops uz vienu brīdi kaut kā ieleci, tā kā stirna mednieka valgos, lamatās bedrē. Tās nav attiecības. Attiecības ir tad, ka tu tāds piedzimst maziņš, uz lēnām audz attiecībās ar viņu, un tad jums izveidojās tādas attiecības, kas varbūt par pamatu tam, ka vienā brīdī tiešām tavas sirds viņam sāk piederēt, un tu jūti viņu kā savu saimnieku, vai kā savu ganu, kurš par tevi rūpējas, un kurš tevi ved ēst zālīti, nevis sev līdzīgo, un tu viņam paklausi. Ja tu vienā brīdī aizmūc no viņa un sāc mežā ēst zaķus, tad varbūt, ka tu nemaz nebija tā aita. Varbūt, ka tu patiesībā biji vilks. Bet ja tu paliec ar viņu un ej tur, kur viņš saka, tad ļoti iespējams, ka tu esi viņa aitiņa. Novēlu jums katram vienam būt par viņa aitiņu.